Sveiciens visiem 2025. gadā. Cerams, tas ir jums sācies patīkami, un tieši šodien par to parunāsim. No vediskās astroloģijas viedokļa mums ir būtiski apskatīt lielo planētu tranzītus, jo tie ietekmē mūsu intereses, tendenču maiņu un to, kur mēs varam attīstīties. Šogad tā ir sanācis, ka visas 4 lielās planētas maina savu pozīciju, un tas nozīmē, ka šis gads mums atnesīs daudz jaunas enerģijas. Tāpat no vediskās astroloģijas viedokļa mums ir ļoti būtiski apskatīt aptumsuma periodus. Kāpēc? Jo šis ir periods, kurā mēs esam vieglāk ievainojami, lielāki pārdzīvojumi var notikt, pārpratumi, tāpatās kādi negadījumi, un vispār šis ir laiks, kurā labāk nesākt neko jaunu. Ne operācijas taisīt, ne precēties, ne pirkt, pārdot, labāk rutīnas lietas, meditācija un būšana pie dabas. Kad tad būs šie aptumsuma koridori? Tātad mums ir viens aptumsuma koridors pavasarī un viens aptumsuma koridors rudenī. Ko nozīmē aptumsuma koridors? Pirmais vienmēr mums ir mēnesa aptumsums. Šogad sanāks, ka tas būs pilns mēnesa aptumsums un pirmais būs 14. martā. Bet mums nenotiek tikai aptumsums un viss. Mums ir tranzīti, un šo tranzītu laikā mēs jau sākam just ietekmi. Tāpēc plus mīnus 3 dienas no aptumsuma tiek uzskatīts arī par īpaši bīstamām un tajās neko labāk nedarīt. Tātad 11. marts ir brīdis, kurā mēs sākam meditēt, kurā mēs sākam darīt rutīnas lietas, pabeigt kaut kādas iesāktās, bet neko jaunu un nopietnu. Tad mums ir aptumsums 14. martā, tad mums ir šis te koridors 2 nedēļas, kuras ir starp mēnesa aptumsumu un saules aptumsumu. Tad 29. martā mums ir daļais saules aptumsums un vēl plus 3 dienas, kurās šī enerģija nosēžās. Un tad aprīļa sākumā mēs varam jau sākt darboties, kustēties un iet ārā no mūsu šīs meditācijas stāvokļa. Tā kā to noteikti ņemt vērā. Un tāds pats atkārtojas arī rudenī. Ja mēs runājam par tranzītiem, mums ir Saturna tranzīts marta beigās, Jupiter tranzīts uz citu zīmi māja vidū un Rahu Ketu, jeb mēnesa mezglu tranzīts arī māja beigās. Ko katrs no tiem atnesīs, mēs šodien parunāsim. Bet pirms mēs dodamies tranzītos, būtiski apskatīt arī šo gadu no vediskās numeroloģijas viedokļa. 2025. gads ir skaitlis 9, un 9 ir Marsa apgādība. Kas ir devītnieks? Devītnieks noslēdz vienciparu skaitli, rindu, un devītnieks stāsta par beigām, par procesu noslēgšanos, par atbrīvošanos no liekām, un ja jums kaut kas jau iekšēji ir nodzīvojis, tās var būt drēbes, tā var būt karjera, tā var būt automašīna, attiecības, tad šis ir gads, kurā jūs no tā visa varat atteikties. Tas ir fantastisks laiks, lai saprastu, vai man to vajag vai nevajag. Ja ir kādas lietas, kuras jūs jau ļoti sen atliekat un nesaprotat, pieķerties vai nepieķerties, šogad ir jāpieņem lēmums. Vai nu mēs ņemam, darbojamies, vai mēs aizmirstam par to un vairs pie tā neatgriežamies. Devītnieks ir par noslēgšanos. Tāpat 9 ir par garīgumu, par sevis meklējumiem, par sevis izpratni, un šis gads būs vienkāršāks tiem cilvēkiem, kuri ir garīgajās praksēs, jogā, meditācijā, tie, kuri ir ezotērikā, psiholoģijā, jo cilvēki jau saprot, kā sevi izjust, pie kurienes vērsties, ko izdarīt. Tiem, kuri nav šajā virzienā, tiem, kuri ir egocentriski, tiem, kuri domā par materiālajām vērtībām, šis gads var būt mazliet sarežģītāks un ar vairāk mācībām, jo 2025. gads un arī tranzīti stāsta par to, ka ir jāatgriežas pie sevis, ir jāizjūt sevi un jāsaprot, kā mēs esam vienoti ar visu pārējo sabiedrību. Tas īsumā par vedisko numeroloģiju. Nu, ko ķeramies klāt Saturna tranzītam? Pirmais tuvākais 29. martā, un Saturns no ūdensvīra zīmes dosies uz zivs zīmi. Šajā pozīcijā atradīsies aptuveni 2 gadus, vairāk, bet aptuveni 2 gadi, tad šis tranzīts mūs ietekmēs ar jaunām enerģijām. Ja Saturns ūdensvīrā jūtas ļoti labi, jo tā ir viņa zīme, viņam tur ir zināmas disciplīna, kārtība, idejas, tad ieejot zivīs, te mainās pilnībā viss. Saturns ir kārtība, noteikumi, sistēma, darbs. Zivis ir atbrīvošanās, garīgums, miers, apvienošanās. Un te, ieejot Saturns, tiek ierobežots.
ierobežojošā planēta tiek ierobežota. Un šajā brīdī, šī tranzīta laikā, cilvēkiem būs jāizprot, ka ir lietas, kuras vienkārši vajag palaist, ir lietas, kuras mēs nevaram kontrolēt, un ir lietas, kuras vienkārši mums jāpieņem tādas, kādas viņas ir. Tāpat šis periods var aktivizēt ceļošanu, lielāku sevis meklēšanu, jogu, meditāciju, dabu, bet tā kā Saturns ir ierobežojošā planēta, šis tranzīts var atnest ierobežojumus satiksmē, tālsatiksmē, ceļošanā, kaut kāda izolācija var tikt aktivizēta arī. Neteikšu, ka tas ir kaut kāds vīrus, bet tā var būt vienkārša izolācija kaut kādā brīdī no sabiedrības vai no kaut kādām grupām konkrētām. Tāpatās Saturns, atrodoties ūdens zīmē, zivīs, var atnest kataklizmas saistīts ar ūdeni. Tad tie varētu būt tsunami, augsts ūdens līmenis kaut kur palielinās. Ja? Mums tam visam ir jāsako līdzi, jāpēta, ko teiks ekoloģiskie eksperti. Vēl ļoti svarīgi, pētot tranzītus, ir paskatīties vēsturiski, kāds šis tranzīts jau ir bijis un kādi ir bijuši notikumi. Kāpēc? Jo tas mums iedod ideju par to, ko mēs varētu sagaidīt. Ne tādus pašus notikumus, bet vismaz kaut ko līdzīgu. Un vēsturiski Saturns zivīs atradās 1997. gadā visu laiku, un tad bišķi 96. gads un mazliet 98. gads. Un tad, kad tas notika, tika novērotas ļoti būtiskas pārmaiņas likumdošanā saistībā ar nabadzīgo sabiedrības slāni. Tātad, kā viņiem piegādāt ēdienu, kādi ir viņu dzīvošanas apstākļi, tātad tika parakstīts vairākas likumdošanas. Tāpat šajā periodā tika izgudrots DVD un Nintendo virtuālā realitāte, kuru mēs jau redzam attīstamies tagad, un Saturns zivīs noteikti atnesīs vēl kaut ko pilnībā jaunu. Un tāpat ļoti, ļoti būtisks notikums ir Windows 95 un Google.com darbība. Sākās darbība aktīva, un tagad es ļoti šaubos, ka ir kāds, kurš nezina par Google.com, kurš nav nekad neko tur meklējis. Google.com ir viena no būtiskākajām lietām mūsu internetu vēsturē. Jā, tas, kur mēs meklējam informāciju, ar ko mēs palīdzam sev noskaidrot kaut kādas lietas. Un tas stāsta par to, ka šis tranzīts atnesīs vēl kaut ko jaunu, vēl kaut ko globālāku, vai tas atnesīs savu veidu transformāciju. Zivis, tas ir par atlaišanu, par globālismu, un Saturns, disciplīnas planēta, gribēs kaut ko sakārtot. Tā kā vērosim, skatīsimies, kas notiks. Bet īstenībā šie tehnoloģiju jaunumi atkārtojas arī nākamajos tranzītos. Tāpēc ķeramies klāt Jupiteram. Jupiter tranzīts notiks 14. maijā, un Dviņu zīmē atradīsies aptuveni gadu. Bet kas ir interesanti? Šogad Jupiters atradīsies veselās 3 zīmēs. Šobrīd tas ir versija. 14. maijā ieiet Dviņos un rudenī ieies Vēzī. Tad sāksies retrogrāda kustība un ieies atpakaļ Dviņos. Līdz ar to mēs šajā kontekstā skatāmies Jupiteru Dviņos, jo tas ir ilgākais periods, kurā tas būs, un tas mums šobrīd ir aktuāli. Jupiters ir mācību planēta, gudrība, skolotāji, bērni, nauda. Dviņi ir kustība, komunikācija, intelekts, kaut kādas ambīcijas, darbības, un apvienojot šīs planētas enerģijas ar zīmes enerģijām, mēs jūtam ļoti lielu interesi par kaut ko jaunu. Mums gribas kaut ko mācīties, un noteikti šis tranzīts var atnest daudz jaunus kursus, varbūt jaunu veidu, kā mēs vispār mācāmies, kā mēs uztveram informāciju. Tas var atnest cilvēkiem vēlmi pabeigt savu izglītību, vai pilnībā jaunu kaut ko sākt. Tāpat šis periods var atnest vēlmi mācīties valodas, jo Dviņi ir par komunikāciju dažādās valodās, un ja jūs jau sen par kaut kādu valodu plānojat, tad to noteikti varat darīt vai atsvaidzināt savas zināšanas. Tāpatās šis tranzīts ir fantastisks priekš cilvēkiem, kuri nodarbojās sociālajos tīklos, internetā, un ja jūs sen domājat par to, vai sākt to darīt vai nesākt, šis ir laiks, dariet to. Noteikti internets attīstīsies vēl vairāk, un jums tur ir vieta, jums ir sava auditorija tur. Tā kā internets noteikti vieta, kur kustēties, kur komunicēt ar cilvēkiem, kur iepazīties ar cilvēkiem. Ļoti būtiski saprast, ka Jupiters Dviņos var atnest arī tādu izkaisītu enerģiju. Gribu visu uzzināt, bet neko īsti nepabeidzu. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi sekot līdzi šim, lai mēs esam disciplinēti, kārtīgi, un tomēr to, kam mēs pieķeramies, mēs arī pabeidzam. Vai arī, ja sapratam, ka tas nav vajadzīgs, mēs par to aizmirstam un ejam kaut kur citur, pabeigt kaut ko citu. Lūk, tā kā sekojam līdzi šim te.
Tāpat tās paskatīsimies vēsturiski, kas bija Jupitera tranzīta laikā 2001. 2002. gads. Un ļoti zīmīgi, ka Jupiters ir nauda, jo tajā periodā tika apgrozībā izlaists eiro banknotes un monētas. Jā, tās jau tika plānotas pirms tam, bet šis bija periods, kurā tās tika izlaistas apgrozībā. Un ko mēs varētu teikt, ka šis periods noteikti atnesīs pārmaiņu valūtā. Nevis kā eiro pazudīs vai kāda valūta pazudīs, bet transformēsies veids, kā mēs skatāmies uz naudu, kā mēs maksājam. Visdrīzāk vairāk populārāk kļūs digitālā valūta, elektroniskā valūta, kriptovalūta, un šī fiziskā nauda, kur mēs turam rokās, iespējams vairs nebūs tik īpaša. Tas ir variants, jā, ļoti zīmīgi, kad tieši eiro tika palaists apgrozībā, noteikti kaut kas saistībā ar šo te arī transformēsies. Tāpat vēsturiski mums bija Enron skandāls, noteikti esat dzirdējuši. Tas arī ir ļoti tāds plašs zināms saistībā ar finansēm, un kaut ko mēs atklāsim, kaut ko mēs ieraudzīsim, varbūt vēl kādu skandālu redzēsim, pētīsim, vērosim, tas ir ļoti interesanti. Un ne īpaši patīkams fakts, kas bija šajā periodā, bet arī visiem zināms, ir 11. septembra terorakts, kas īstenībā ielika ļoti lielu pamatu aviācijas nozarei, kuru mēs zinām tagad. Šiem kontrolētajiem noteikumiem, šiem 100 ml maisiņiem, tātad mainīsies arī visdrīzāk veids, kā mēs ceļojam. Mainīsies noteikumi, vai mums zināmas lietas, tas nenozīmē, ka būs vēl viens terorakts. Tas nav par to. Tas ir par to, ka šis notikums ienesa pārmaiņas aviācijā. Un Jupiters dvīņos, kas ir kustība, tā ir transformācija tajā veidā, kā mēs ceļojam. Visdrīzāk varam sagaidīt arī kādas pārmaiņas šajā te sfērā. Atkal saku, vērosim, skatīsimies. Tālāk mums ir Rahu Ketu tranzīts. Rahu Ketu nav planētas, tie ir mēnesis mēsli, mēnesis punkti, kur vediskajā astroloģijā tiek uzskatīti par karmiskajiem. Kāpēc? Jo tie nodod lielākās tendences, to, kas mums ir interesanti un kas notiks. Tad, kad Rahu un Ketu maina savas pozīcijas, mēs redzam pilnīgu paudžu maiņu, jo visbiežāk cilvēki, kas iet vienā klasē, viņi ir ar vienādu Rahu un Ketu. Un mēs arī redzam, ka vienmēr ir gadi, kuriem interesē ļoti metāls, roks. Ir cilvēki, kuriem ļoti interesē klasiskā mūzika, un parasti viņi ir visi līdzīgās paudzēs, jo šis Rahu un Ketu dod šo enerģiju, kas mums būs interesanti. Tāpēc ir ļoti svarīgi pētīt šos tranzītus. Rahu un Ketu ieies ūdensvīra un lauvas zīmē 29. maijā un pusotru gadu atradīsies tur. Kas ir ūdensvīrs, kas ir lauva? Ūdensvīrs tas ir kolektīvisms, tā ir kopēja enerģija, mēs ejam par vienu mērķi, mēs ejam tehnoloģijās, attīstībā, ejam globāli. Lauva ir par ego. Es viens pats, es radoši, es skaisti, es gribu jums parādīt. Un it kā šķiet, ka tās ir pilnīgi pretējas enerģijas, bet kopā tās vienmēr strādā. Un ko tad šis te periods mums var atnest? Rahu ūdensvīrā var atnest ļoti lielu tehnoloģijas izrāvienu. Tas nozīmē, ka var būt jauni telefoni, jauni datori, jaunas programmētājas sistēmas, jaunas mājaslapas. Tāpat tas ir mākslīgais intelekts Ketu lauvā. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs gribam sev blakus, bet mēs īsti nekontrolējam. Tie roboti arī, tās ir programmēšanas valodas. Ļoti liela tehnoloģija attīstība notiks šajā periodā. Tāpat tās Rahu ūdensvīrā, tā ir elektroniskā valūta. Tātad šī kriptovalūta attīstīsies vēl vairāk. Vēl veids, kā mēs vispār maksājam ar čipiem, ar telefoniem, vienalga. Ja? Varēsim vērot pārmaiņas finansēs. Zinātniskie atklājumi saistībā ar apaugļošanos. Kāpēc? Jo lauva dabiskajā zodiakā ir 5. māja, 5. māja ir bērni. Un tad, kad Rahu Ketu ieiet šajās asīs, tad ir kaut kas saistībā ar apaugļošanu. Kaut kādi jauni veidi, kā ieņemt bērnu, piemēram, vai kā ārstēt. Ja? Te daudz atklājumu medicīnā varbūt. Daudz pārmaiņas tajā, kā mēs mācāmies, kā mēs uztveram informāciju. Ja agrāk mēs mācījāmies no grāmatām, iespējams tagad tas vairs nebūs tik aktuāli. Vērosim, skatīsimies, tas būs ļoti interesanti. Tāpat tās ir jāstāsta par to, ka Rahu, tur, kur ieiet, viņš atnes ļoti daudz ambīcijas un ļoti daudz pārmaiņas. Un Rahu, atrodoties ūdensvīrā, var atnest ļoti straujas pārmaiņas gaisa sfērā. Tas nozīmē, ka var būt viesuļvētras, var būt ļoti lieli vēji kaut kādos reģionos konkrēti, kur īpaši izteikti šīs kombinācijas darbojās. Tas var būt kaut kādas aviācijas pārmaiņas arī, ja, šeit atkārtojas līdzīgi kā Jupiters dviņos un Saturns zivīs, kaut kādas aviācijas pārmaiņas. Tā kā esat uzmanīgi, plānojat arī visu savus periodus, visus savus notikumus secīgi, lai
lai nav nekas liekas un lai nenotiek tieši uz tranzītu maiņu. Arī tas ir ļoti būtiski. Paskatāmies vēsturiski, kas notika. Šis ir ļoti interesanti. Kā es teicu, daudz tehnoloģiju attīstības mēs varam sagaidīt, un nevelti šis periods bija 2008. gada beigās, viss 2007. gads un 2008. gada sākums. Un šajā periodā tika prezentēts pirmais iPhone. Tagad iPhone ir katram otrajam cilvēkam. Mums liekas, wow, tas nav nekas īpašs, bet tajā brīdī tas bija. Un tas tiešām ievies kaut kādu jaunu tendenci, kā mēs veidojam telefonus, kādi telefoni mums ir svarīgi. Skatīsimies, iespējams, būs kaut kāds jauns modelis. Tāpat tika palaists Facebook, Twitter, YouTube. Tas ir tas, bez kā iespējams daudz nevar iedomāties savu dzīvi. Katru dienu ieiet šajās mājaslapās un noteikti būs kāds jauns mājaslaps, vēl foršāks, vēl attīstītākas. Tāpat īpašs periods ir finanšu krīze šajā laikā un ēdienu krīze. Tātad bija palielināts cenas un nebija pieejams ēdiens. Es nesaku, ka mūs sagaida finanšu krīze, lai gan šobrīd mēs redzam pēc inflācijas arī, ka tas ir iespējams, un kaut kādos reģionos tas jau notiek, bet mainīsies tiešām šis veids, kā mēs redzam naudu. Ja jums ir sava mājvieta, kurā jūs audzējat produktus, tad jūs esat laimīgi, jūs esat veiksmīgi, jo ekoloģiskais ēdiens celsies savā kvalitātē. Būs ļoti svarīgi, ko mēs ēdam, ko mēs dzeram. Kā mēs dzīvojam vispār, un visa ekoloģijas tēma celsies, vēl vairāk attīstīsies. Un šis būs tāds būtisks aspekts, kuru mēs varēsim vērot, un arī kā mainīsies likumi šajā te ziņā. Lūk, tas īsumā par Rahu un Ketu. Un tad par kopējām gada enerģijām mums ir jāsaprot, ka šis gads un arī 2028, jo tranzīti turpināsies, atnesīs daudz pārmaiņas tajā, kā mēs maksājam, kā mēs izmantojam tehnoloģijas, tajā, kā mēs ceļojam. Un šis periods ir atnācis mums tāpēc, lai mēs saprastu, ko mēs vispār gribam. Vai mēs gribam dzīvot virtuālajā realitātē, vai mēs gribam baudīt šeit un tagad, vai mēs gribam atkāpties no visa, kas ir varbūt jauns, stilīgs, un turēties izolācijā, vai mēs arī gribam tam sekot. Ja? Būs tāds brīdis, kurā mēs iztestēsim daudz ko, un mums būs jāsaprot, kas dar priekš mums. Tāpat tās starptautiskajās attiecībās politikā būs daudz vēršamie uzdevumi saistībā ar humanitārajām palīdzībām, ar karu beigšanu, ar mieru. Arī to mēs visu vērosim, un noteikti viss būs kārtībā. Ir ļoti svarīgi apskatīt arī bīstamos periodus, jo tranzīti kosmosā nemelo, viņi mūs ietekmē, un ir svarīgi sev piefiksēt brīžus, kuros varbūt labāk ieelpot un padomāt, es pagaidīšu un tad darbosimies. Tātad tuvākais periods ir 8. mārts līdz 18. mārts, tad, kad Saturns satiekas ar Sauli ļoti cieši kopā, un tas var nest negadījumus saistībā ar uguni. Ļoti lieli ugunsgrēki var būt, jo Saule ir uguns, un Saturns, tā kā atrodas vēl ūdensvīra zīmē, var nest kaut kādas gaisa problēmas. Tas nozīmē, ka ir liels vējš, un tādā veidā izceļās ugunsgrēks, vēl tālāk iet. Tas viss ir iespējams, un principā to mēs arī šobrīd varam vērot, jau mazliet kā šī tendence sāk attīstīties Amerikā. Tālāk mums ir 29. mārts līdz 29. mājas. Tas ir brīdis, kad Rahu satiksies ar Saturnu, un astroloģijā tā saucās par Sharpit joga. Šī joga nes nelaimes gadījumus saistībā ar naftu, jo Rahu ir nafta. Skatīsimies. Tāpat tās var būt izraisītas katastrofas cilvēku, speciāli izraisītas katastrofas un problēmas ar ūdeni, visādi negadījumi uz ūdens vai ūdens saindēšanās, jo šis viss notiek zivīs, un zivis tas ir plašums, ja, ūdens. Līdz ar to uzmanīgi ar to, ko jūs dzerat, uzmanīgi tur, kur jūs peldat, un ja jūs dzīvojat pie ūdens, apdrošināties noteikti. Un tad mums ir Jupiters ārdrā vasarā. Jupiters gudrības planēta, veiksmes planēta parasti, bet ieejot ārdras nakšatrā, kas ir tulkojumā kā zibens, var nest kaut kādas problēmas ar elektrosavienojumu. Tā kā arī skatīsimies, redzēsim, kā realizēsies. Es jums novēlu šajā gadā atrast sevi, noslēgt to, kas jau savu ir nodzīvojis, pieķerties tam, ko jūs jau sen plānojat, sadzirdat sevi, darbojieties ar savām sāpēm, risiniet to, un viss būs kārtībā. Liels paldies jums, lai foršs gads, un tiekamies citu reizi!